Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu Un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm. un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums Divas puslodes. Šis ir raidījums, kas veltīts pasaules notikumiem. Mani sauc Aidis Tomsons. Labdien! Edvards Liniņš šodien raidījumā nepiedalīsies, tādēļ vadīšana būs tikai manā ziņā. Bet tas nenozīmē, ka runāšu tikai es. Kādiem tematiem tad šodien grasāmies plašāk pievērsties? Nedēļas nogalē pasaules medijas aplūdoja ziņa par vēl vienu valsts apvērsumu, kas ir noticis Gvinejā. Pēdējā laikā šādi dzirdam par gadījumiem, kad valsts vadītāji no amata tiek atstādināti piespiedu ceļā. Par Gvineju nekad neesam runājuši. Jāatzīst, daudz pat nezinām, kur tā atrodas. Tādēļ veltīsim kādas minūtes šajā Āfrikas valstī. Politiskās spriedze saglabājas Brazīlijā, kur nākamgad gaidāms prezidenta vēlēšanas. Esošais prezidents Bolsonaro otrdien izveda savus atbalstītājus ielās, lai ļaudis varētu paust viņam atbalstu. Sapulcējās desmitiem, citviet arī pār par 100 000 cilvēku. Kādi vairāk kārt mēģināja ielausties augstākās tiesas sēkā, notikušais medijos tika salīdzināts ar neseno grautiņu ASV Kapitolijā. Un mazliet uzkavēsimies tepat Eiropā. Mums arī šeit ir savas politiskās kaislības. Eiropas parlamentā vērojams aizklušas spēles par ietekmi. Savu plānu ir gan pašreizējiem parlamentu vadītājam, gan lielākās konservatīvo grupas līderim. Palūkosimies, kā politiku spēlē deputāti Briselē. Un pa vidu raidījumā būs arī kādas ziņas īsākā apkopojumā. Bet sākam vispirms ar notikumiem Āfrikas valstī Gvinejā. Vispirms faktu apkopojumu klausāmies. Gvineja atrodas Āfrikas ziemeļu daļā, rietumu krastā. Nabadzīga valsts, kuru pēc platības varētu salīdzināt ar Lielbritāniju. Kā jau daudzās Āfrikas valstīs, politiskā situācija tur nav stabila. Prezidents Alfas Kondē bijis pie varas kopš 2010. gada, tātad nedaudz vairāk kā 10 gadus, un toreiz viņš tika ievēlēts vispārējās vēlēšanās kā opozīcijas līderis. Kaut arī ekonomiskā situācija valstī viņa valdīšanas laikā uzlabojās, Kondē regulāri tika vainots savu opozicionāru vajāšanā un cilvēktiesību pārkāpumos. Pirms pagājušā gadā beidzās viņa prezidentūras otrais termiņš, viņš panāca konstitucionālas izmaiņas, kas ļāva viņam kandidēt arī turpmāk. Tiesa, pēdējās vēlēšanas pavadīja protesta akcijas, un tā vien šķiet, ka neapmierinātība ar prezidentu tikai augusi. Svētdien negaidīti armijas pārstāvi prezidentu aizturēja, paziņojot, ka aptur konstitūcijas darbību un izsludina komandantu stundu. Galvaspilsētas Konakrī Kalumas rajonā, kur atrodas valdības kvartāls, bija dzirdamas apšaudes. Vēlāk uzrunā televīzijā Gvinejas armijas īpašo uzdevumu spēku komandieris pulkveža leitnants Mamadijs Dumbuja, kurš acīm redzot vadīja apvērsumu, sacīja, ka tas noticis sliktās pārvaldības dēļ, ko īstenojusi valdība. Gan ASV, gan Eiropas Savienība, arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Gutierešs nosodījuši puču un pieprasījuši nekavējoties atbrīvot prezidentu. Dumbuja ir apsolījis izveidot Nacionālās vienotības pārejas valdību, solot valsts pārvaldē jaunu ēru un ekonomisku uzplaukumu, tomēr nav zināms, kad un kas tālāk varētu notikt. Lielākās opozīcijas partijas līderis Diallo paudis gatavību iesaistīties pārejas valdības veidošanā. Jāpiebilst, ka svētdien galvaspilsētas ielās netrūka līksmotāji, kas pauda prieku par apvērsumu un prezidenta aizturēšanu. Gvinejā notikušais pučs ir jau 3. pusgada laikā Centrālajā un Rietumāfrikā. Tas rada bažas, ka reģions, kurā kopš 90. gadiem, kad sāka veidoties demokrātiski izvēlētas valstu valdības, varētu atkal ieslīgt militārā pārvaldē. Šobrīd studijā man ir pievienojies arī politologs, vēsturzinātņu doktors Ejārs Skudra. Labdien! Labdien! Mēs esam runājuši par citām Āfrikas valstīm, bet par Gvineju kaut kā nekad. Bet vispār jau arī par citām. Faktiski mums ir nācies runāt apvērsumu sakarā. Es saprotu, Āfrika vispār ir tāda, vai ne, tāda trausla demokrātija, ja tur tā robeža starp demokrātisko militāro ļoti šauri. Ja. Es domāju, ka tur par demokrātiju runāt var dažās valstīs ar stipri lieliem iebildumiem. Ja runājam par Ziemeļā Āfriku, tad varētu nosaukt Tunisiju, kur tas demokrātijas eksperiments it kā vēl turpinās, kaut gan cīnās ar milzīgām ekonomiskām problēmām iekšējām.
Tur jau pa pusē runā apvērsums ir vai nav bijis. Bet, kā saka, tur nav tādu diktatūras, autoritāras diktatūras izveidošanās pazīmju. Varbūt tas ir procesā, to mēs redzēsim. Tikko svaigi notika vēlēšanas Marokā, kas ir arī stingra monarhija ar tendenci noslēgt uz autoritārismu, bet tomēr vēlēšanas. Tā kā, ja par ekvatoriālo, jeb subsahāras Āfriku uz dienvidiem, tāda no Sahāras tūkstneša, tur demokrātisku valstu manā uztverē praktiski nav. Parasti min Nigēriju kā milzīgu valsti, kurā ir iekšpolitiskas lielas problēmas, galvenokārt ar islāma kaujinieku grupām valsts ziemeļos, bet, principā tur arī vairāk vai mazāk tā kā tās procedūras tiek ievērotas. Savukārt, ja runājam par Āfrikas dienvidu daļu, kontinentu dienvidu daļu, tur, teiksim, tas skats uz demokrātiem, man liekas, ir mazliet cerīgāks. Es teiktu, ka Namībija, piemēram, kura it kā gatavojas ar Latviju aktivizēt ekonomiskās attiecības, ir tāds cerīgs virziens. Protams, Dienvidāfrikas Republika, kas formāli un pēc būtības ir kaut arī valsts ar milzīgām sociālām un ekonomiskām problēmām, galvenokārt nabadzība un nevienlīdzība un slimības, bet tomēr ir demokrātija. Tā kā, teiksim tā, protams, ka to problēmu un nedemokrātiju Āfrikai ir milzums. Un kāpēc ir vērts runāt par Gvineju? Par Gvineju ir vērts runāt manā uztverē. Es teiktu, faktiski viena iemesla dēļ. Formālais iemesls ir tas, kas izskanēja tajā ziņa ievadā jau mūsu raidījumā. Tātad Āfrikas Savienība, agrākā Āfrikas vienības organizācija, Āfrikas Savienība ir nolēmusi sarīkot tur kaut kādu diskusiju speciālā komisijā par to, kas tur tajā Gvinejā notiek, jo viņi arī to gāzto prezidentu tā kā atbalsta. Pārējie atbalstītāji te tika nosaukt, es vēl varu piebilst Francijas ārlietu ministriju, un tā kā, teiksim, to atbalstītāji ir padaudz. Vēl viens no atbalstītājiem, par kuru mazliet plašāk ir jēga parunāt, es mēģināšu te nosaukt pāris skaitļus, tad ir Ķīnas Tautas Republika. Ķīnas Tautas Republikai ir milzīgas ekonomiskās un galvenokārt, teiksim tā, ģeoekonomiskās intereses Gvinejā. Kāpēc tad tas ir jāsaist ar tiem skaitļiem? Tāpēc es teiktu tā, ka var sakot, no vienas puses ir jautājums, tā kā Gvineja ir arī Rietumā Āfrikas valstu ekonomiskajā apvienībā, ko var saukt par savienību, kas drīzāk ir formāla nekā ekonomiska apvienība pēc būtības, bet tā tur pastāv. Savulaik tur cilvēki ir domājuši par to, ka tas modelis, kura virzienā viņi varētu skatīties tajā Rietumā Āfrikā, ir bijusi nevis tagadēja Eiropas Savienība, bet Eiropas ekonomiskā asociācija, tātad Eiropas ekonomiskā savienība, kas eksistēja pirms Eiropas Savienības. Nav runa par Eiropas ekonomisko zonu, lai nebūtu sajukums. Tātad tas ir viens aspekts, tātad, un protams, ka ņemot vērā Gvinejas izēvielu resursus, kas ir tiešām ievērības cienīgi globālos mērogos, ne tikai Āfrikā vien, kas jau tā ir bagāta valsts, bagāts kontinents. Tātad vēlreiz tas skats ir no Āfrikas valstu
šīs savienības un tās dažādo struktūru vienību funkcionēšanas un lomas Āfrikas valstu savstarpējās attiecībās. Un viņi tad it kā grib teikt, ka tai organizācijai nav gluži vienalga, kas tajās valstīs iekšpolitiski notiek. Ka būtu vēlme, lai būtu kaut kādi vairāk vai mazāk vienoti tie politiskie orientieri tām Āfrikas organizācijas valstīm. Tas viens aspekts, un otrs aspekts ir jau pieminētā Ķīnas Tautas Republika un tās intereses Gvinejā, kas, tā teikt, atsedz daudzas lietas gan par pašu Ķīnas Tautas Republiku, gan arī par to, kā praktiski Ķīnas Tautas Republika sadarbojās ar rietumu biznesa korporācijām Gvinejā. Īstenībā mēs par Ķīnu un tās interesi par Āfriku esam arī vienā raidījumā diezgan jau parunājuši. Runājot par pašu Gvineju, mēs arī pirms raidījuma sazvanījām Stradiņu universitātes docentu ārpolitikas institūta pētnieku Māru Anžānu, ko viņš domā par notiekošajā šajā Āfrikas valstī. Labdien, Māri! Labdien! Jūsuprāt, kas mums būtu jāzina par Gvineju vai turienes notikumiem šajās dienās? Jāzina būtu tas, ka ir pasaulē reģioni, kur regulāri notiek apvērsumi, militāri personas pārņem varu un vai nu mēģina kādas reformas veikt, arī paši uzkavēties šajā amatā. Citādāk, protams, Gvineja tādā pasaules politiskā ekonomiskā kartē nav īpaši nozīmīgs punkts. Ir derīgi izrakteņi, ka jau virknē Āfrikas valsti, bet citādāk tā nozīme ir maza pašai valstī. Jā, no tāda viedokļa vispār vērts raizēties. Ir tur demokrātija, nav katras valsts taču izvēle, ne tā? Jā, tas liels jautājums ir pēdējā 10 gadus laikā, jo īpaši pēc arābu pavasara. Atceramies, ka arābu valstīs 2010. 11. gads notika sacelšanās, bet tie panākumi bija diezgan minimāli. Un tad rietumos daudzi vaicāja, vai labāk demokrātijas mēģinājumi un potenciāls hauss līdz ar pilsoņu kariem, vai labāk stiprinieki ar stingru roku notur stabilitāti šajās valstīs. Tur Ēģipte bija ļoti labs piemērs, kur pēc Hosnija Mubaraka aiziešanas notika vēlēšanas, pēc demokrātiski ievēlēt prezidenta gāšanas pie varas atkal nāca ģenerālis Al-Sisi, kurš šobrīd valda vēl stingrāk Ēģiptē nekā iepriekš Mubaraks. Kas nozīmē, ir iespējams, ka pēc apvērsuma būs labāk nekā līdz šim? Iespējams, bet iespējams arī nē. Arī pašā Gvinejā tā vēsture liecina, ka lietas nevienmēr tik labi ir gājuši 10 gadu atpakaļ aptuveni. Prezidents, kas ilgus gadus bija pie varas, nomira, tad atkal militāra padoma pārņēma varu, atkal iekšējais savā veidā apvērsums, bija vēlēšanas, kurās pie varas nāca pašais gāstais prezidents, un viņš nevēlējās aiziet ar labu. Bet to nevienmēr labai attīstībai, tad vēlēšanām atkal seko tāds pats ritējums. Kā tur būs, ir grūti paredzēt. Kāpēc vispār demokrātija tur ir tik trausla? Vispār ne tikai, protams, Gvinejā, bet tajā reģionā un tie apvērsumi tādi ir iespējami. Jā, pirms tam 2 apvērsumi Malī, mēģinājums Nigērijā, arī daļai Čadā. Ir daudz iemeslu, slikta pārvaldība, nabadzība, korupcija. Iemeslu daudz, protams, var atskatīties uz kolonizācijas laika, pēc kura un arī, protams, iepriekš robežas tika vilktas, ne jau pēc etnoloģiskām apdzīvotības līnijām, bet tā kā lielvairs viņas novilka. Arī Gvineja bija Francijas kolonija. Un pēc tam, pēc kolonizācijas periodā sacensās superlielvairs ASV Padomju Savienība par ietekmi. Daudz un dažādu problēmu, un tas pārskatāmā nākotnē diez vai mainīsies. Arī Āfrikas kārta liecina, ka labi, ja trešo daļu var uzskatīt par šādu vai tādu veidu demokrātijām. Kas nozīmē, ka tā ir tāda ne tikai tagadne, bet arī tuvākā nākotne pilnīgi droši, jā? Diemžēl jā, un, kā jau minēju, rietumiem arī liela dilēma, ko lai dara. Protams, arī tagad ANO ģenerālsekretārs nosoda apvērsumu, arī ECOVAS aptur Gvinejas darbību šajā reģionālajā blokā.
bet bija pietiekami daudz, kas Gvinējā priecājās, jo gāztais prezidents neaizgāja ar labu. Viņš arī apsūdzēts cilvēktiesību pārkāpumos un dažādās citādās netaisnībās. Un būtu aizgājis ātrāk ar labu, tad arī noteikti palikt labāk atmiņā viņš un varbūt nebūtu tāda atvērsuma. Anžāna kungs, te pieminot par to nākotni, skatoties, jūs jau pieminējāt to Āfrikas valstu reakciju. Kas tur sagaida tālāk šo? Pāris piebildes īsas. Tātad pirmkārt, pašreizējais gāztais prezidents, kas ir apcietinājumā, tātad gāzts puča rezultātā faktiski, militāra puča rezultātā, Alfa Konde, viņš ir intelektuālis, atšķirībā no daudziem citiem Āfrikas prezidentiem. Ilgus gadus pavadīja emigrācijā Francijā. Savukārt viņa gāzējs ir Franču leģionā dienējis, ja nemaldos, 10 gadus. Tā kā abi divi frankofoni, tikai viens militārists, otrs intelektuālis. Intelektuāļa problēma bija varas problēma tā iemesla dēļ, ka viņš gribēja pārskatīt konstitūciju. Pagājušā gadā sarīkoja vēlēšanas, un tātad, acīm redzot, tās vēlēšanas nebija ne caurspīdīgas, ne godīgas, un viņš uzskatīja, vai sakot, ka tas jaunais parlaments pagājušā gada beigās ievēlētais izstrādās jauno konstitūciju, kas ļaus viņam skatu raugi Putina paraugs, tikt ievēlētam uz 3. termiņu, ko pašreizējā konstitūcija aizliedz. Militārie zēni nolēma, ka tas joks neies cauri, un viņš tika gāzts. Tā iemesla dēļ, ka tajos savos 10 varas gados, diemžēl, viņš bija aizmirsis, kaut arī tiek uzskatīts par intelektuāli, par to, ka vienkāršās tautas dzīves līmenis būtiski nav uzlabojies. Tiesa gan viņam bija arī labie darbi. Viņš palīdzēja dažās kaimiņu valstīs cīnīties ar militāro opozīciju, kas gribēja gāzt pastāvošo varu. Tā kā, teiksim, tā viņa politika ārpolitiski atšķirās no iekšpolitikas, bet viņš, acīm redzot, tajā varas krēslā sēdēdams, bija aizmirsis par tām plašajām vēlētāju masām. Skatos uz pulksteni, ejam uz nākošo valsti. Ejam uz nākošo valsti, bet es gribētu tomēr pāris vārdus pateikt par Ķīnu. Jā, par tos ietekmi. Tātad vispirms par dabas bagātībām. Visas pasaules lielākie boksītu un dzelzsrūdas iegulumi, jeb krājumi, ir Gvinējas teritorijā. To es vakar uzzināju, gatavoties raidījumam. Un bez tam ir bagātīgas zelta un dimantu atradnes. Ja, tā kā tev nebija nabadzība. Tas izskaidro, tev nebija nabadzība, jā. Bet, Konta, diemžēl, to bija aizmirsis, ka no tās peļņas, ko gūst Ķīna un visi pārējie, kas eksploatē tās dabas bagātības, vajadzētu mazliet nonākt arī tautas kabatās. Tātad vēl pāris skaitļi par Ķīnas ietekmi. Tātad Ķīna apgādā sevi ar boksītiem par 50%, pateicoties Gvinējai. 50% no visa nepieciešamā alumīnija ražošanai Ķīnā nāk no Gvinējas. Tātad, kur darbojas ķīniešu valsts uzņēmums. Tātad tas pats attiecas uz dzelzsrūdu, tātad tērauds un alumīnijas lielā mērā pateicoties Gvinējai. Tiek ražots Ķīnas Tautas Republikā. Tātad par summām, kas tur apgrozās, lai būtu skaidrs. 2014. gadā ķīnieši kopā ar anglo-austrāļu Rio Tinto nodibināja tātad ieguves kompāniju, un tā vienošanās ķīniešiem izmaksāja $20 miljardus. Un abas šīs kompānijas ieguva ne boksītus, bet dzelzsrūdu. 2016. gadā ķīniešu Činalko
pārņēma visu savās rokās. Un tātad 17. gadā ķīnieši savukārt aizdeva Gvinejai $20 miljardus uz 20 gadiem un ieguva koncesiju iegūt boksītus. Tā kā, var sakot, konte tika pirkts nepaknapot. Tur runa ir par milzīgu korupciju. Līdz ar to mēs varam teikt, ka tātad ķīnieši šajā ziņā īstenoja pragmatisku ārpolitiku, kuras galvenais kritērijs ir ekonomiskais efekts Ķīnai. Un viņi pasludinājuši ir tādu formālu tēzi, ka viņi neiejaucās iekšpolitikā, vai tā ir Venecuāla, Gvineja vai Mjanmas ģenerāļi, vai vienalga kādi. Galvenais ir, lai ļauj darboties Ķīnas biznesam. Nauda. Jā. Bet mēs vēl par politiku, jo politika ar naudu bieži saistīts. Un runājot par politiskiem nemieriem, vērts palūkoties, kas šajās dienās noticis Brazīlijā, tādā pilnīgi citā pasaules malā. Tiesa, par Brazīliju mums izsanāca runāt biežāk, bet klausāmies vispirms faktu apkopojumu. Tūkstošiem Jaira Bolsonaro atbalstītāju otrdien pulcējās vairākās Brazīlijas pilsētās, lai paustu savu atbalstu valsts prezidentam Brazīlijas neatkarības dienā. Protestus, kuriem savus atbalstītājus aicināja pats prezidents, bija kulminācija virknei notikumu. Bolsonaro zemajiem reitingiem, kas sola sarežģītu cīņu par otro termiņu prezidenta krēslā nākamgad gaidāmajās vēlēšanās, aicinājumiem un mēģinājumiem uzsākt prezidenta impeachment procesu, kā arī Bolsonaro nesaskaņām ar Kongresu un augstāko tiesu. Kongresu prezidents apsūdz viņa reformu kavēšanā. Savukārt augstākā tiesa izpelnījusies kritiku, jo atļāvusi uzsākt vairākas izmeklēšanas pret prezidentu. Tomēr tieši zemie reitingi, kas nesen parādīja, ka 61% sabiedrības viņa darbu vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu, bija tie, kas likuši prezidentam parādīt, cik plašas tautas masas viņu joprojām atbalsta. Tiek lēsts, ka San Paulu pulcējās aptuveni 140,000 cilvēku, bet valsts galvaspilsētā Brazīlijā vēl vairāk 10,000. Saviem atbalstītājiem prezidents paziņoja, ka tikai Dievs var viņu atlaist. Politikas vērotāji var saskatīt daudzas paralēles ar Donalda Trumpa pēdējiem mēnešiem Baltajā namā, un Brazīlijas likumsargi bija gatavi līdzīgam scenārijam pie augstākās tiesas nama, kā 6. janvārī redzējām ASV Kapitolijā. Tomēr, lai arī protestētāji draudēja ielausties Brazīlijas augstākās tiesas ēkā, to neizdevās izdarīt pietiekami lielam cilvēku skaitam. Vēl viena paralēle ar prezidentu Trumpu ir Bolsonaro izteiktās aizdomas par iespēju nākamgad viltot vēlēšanu rezultātus Brazīlijā, ko prezidenta oponenti nosaukuši par dezinformāciju, bet analītiķi par arvien vājāku politiķu centieniem palikt pie varas. Divas puslodes. Viņš šeit studēja ar politologu Sajārs Skudra. Man vispār liekas, lai saprastu to, kas tur notiek Brazīlijā, mazliet, lai par to politisko iekārtu. Cik liela teikšana Brazīlijā ir prezidentam? Es teiktu tā, ka prezidentam ir iespējas, teiksim tā, vairāk darboties personālī jomā, kas attiecas, te ir jābūt skaidram, ka Brazīlijas ekonomikā ir relatīvi liels valsts sektors. Un tāpat kā Meksikā, tur visu laiku ir bijusi diskusija par to, ka privatizēt vai neprivatizēt. Ja? Meksikā vairāk tur tie populistiskie spēki, Bolsonaro ir izteikts politiskais populists, tam ir jābūt pilnīgi skaidram, tikai ir izteikti konservatīvi ievirzi. Ja? Tātad līdz ar to faktiski tas ir jautājums par politikas īstenošanu to vai citu uzņēmēju grupu interesēs. Un šajā aspektā tas ir galvenais, ja? Ar ko nodarbojās Brazīlijas prezidents. Jo, teiksim, Bolsonaro oponents, bijušais Brazīlijas prezidents Lula da Silva,
kurš lielā mērā ir šo protestu organizētājs, bet ne vienīgais un ne galvenais. Tātad viņš savukārt bija kreisais populists un bija pazīstams ar to, ka mēģināja ar nodokļu palīdzību, ar sociālo reformu, sociālās palīdzības dienesta palīdzību, palīdzēt tai nabaga tautai mazliet uzlabot to dzīves līmeni un tā tālāk. Tā kā Brazīlija tomēr, tad, kad viņa ir bijusi demokrātija, un tas, diemžēl, nav bijis 20. Tur ir demokrātija, bet vispār pat labam ar demokrātiju Brazīlijā viss ir kārtībā. Jautājums šajā gadījumā ir par to, cik stabilas ir demokrātiju atbalstošās politiskās partijas savā pārliecībā. Un vai mēs nevaram runāt Brazīlijā, un to lielā mērā parāda Bolsonaro. Tā ir tā tendence, ko politologi sauc par demokrātijas noslīdēšanu, backsliding, uz kurieni. Un daži politologi, kas sauc to par postdemokrātijas tendenci, postdemokrātijas tendences pamatā ir pesimistiskā nostalģija. Pesimistiskā nostalģija, piemēram, Latvijā, par bijušajiem padomju laikiem vai kādai pavisam vecai daļai par ulmaņu laikiem. Lai būtu skaidrs, ko nozīmē pesimistiskā nostalģija. Lūk, Brazīlijā tāda pesimistiskā nostalģija ir par militāro diktatūru 20. gadsimtā. 20. gadsimta, tie ir 60. 70. gadi, 80. gadu sākumā, kad amerikāņi sāks pētīt tādu ēto sistēmu transformāciju, kuras teorijas vēlāk pielietoja attiecībās Padomju Savienību. Viņi sāka pētīt, kā no tām militārajām diktatūrām rodas demokrātiskie režīmi. Bet pat labāk mēs esam tajā demokrātijas fāzē. Un Bolsonaro, lai būtu skaidrs, kāpēc viņš ir populists un kāpēc viņš nav īsti demokrāts, viņš ir izteicies savā runā 7. septembrī, kad bija tas lielākais viņa pasākums. Viņš runāja divās pilsētās masu mītiņos un paziņoja, ka vienīgi Dievs varēs mani padzīt no tā prezidenta posteņa. Ja? Nekāda vēlētāja, nekāda tauta, Dievs vienīgais. Vai ne? Tā tad skaidrs, par ko runā. Tauta ir Dievs. Tā ir cerība droši vien. Vai tā piepildīsies, to var stipri apšaubīt. Pie reizes jāpasaka, ka tā tad runa ir par valsti. Es nosaukšu pāris skaitļus, lai cilvēki neaizmirst, par kādām bagātībām ir runa. Tā tad sociālais kapitāls 210,15 miljoni iedzīvotāju. IKP 20. pagājušajā gadā 3,08 triljoni ASV dolāru. Tātad tas ir vismaz 3 Holandes. Vismaz 3 Holandes. Kurai arī ir vairāk nekā triljons IKP. Tad viena lieta, kas varētu interesēt mūsu klausītājs, kā tur ar Covid? Vai tā ir problēma? Mēs esam diezgan runājuši, starp citu. Brazīlijā. Jā, tad ir gājis diezgan. Jā, var sakot, tas ir viens no punktiem, par kuru Bolsonaro kritizē. Un noslēgumā vēl var piebilst, protams, ka Ķīna darbojās Brazīlijā. Kāpēc? Kur tā viņi nedarbojas? Tas taisnība, jā. Bet kāpēc? Brazīlija nav spējīga atrisināt savas enerģētikas problēmas. Tātad Brazīlijā šogad ir sausums, ja pareizāk sakot, šo ziemu pēc mūsu terminiem, ja, jo Brazīlija atrodas apus ekvatoram. Ja, tātad viņiem ir sausums, ir pieņemts lēmums par 20% samazināt elektroenerģijas patēriņu lielajās pilsētās. Tāpēc, ka galvenie elektroenerģijas ražotāji ir hidroelektrostacijas. Tās vienkārši to nespēja sausuma dēļ. Tā ir viena lieta. Un kas attiecas uz ķīniešiem, tad ķīnieši savukārt nodarbojas ar to, ka gan Brazīlijā, gan citur būvē elektroenerģiju ražojošas
stacijas. Gan tādas, kas darbojas ar hidroresursiem, gan ar citiem resursiem. Un ķīniešiem, tāpat kā Gvinejā, ir milzīgi kapitāla ieguldījumi. Un līdz ar to, protams, ir jautājums par Brazīlijas lomu Latīņamerikā kopumā. Jo tur ir diskusija tur pastāv tāds kopējais tirgus, sauc Mercosur, un jautājums ir par to, vai tā apvienība izjuks. Un ir pazīmes, kas liecina, ka ir daļa valstis, kuras grib šo savienību pamest, un savukārt ķīnieši steidz tātad ieguldīt kapitālus iegūstošajā un elektroenerģijas rūpniecībā, tādējādi būtiski nostiprinot savu ietekmi šo valstu ekonomikā, un ķīnieši piedāvā arī, tāpat kā Krievija, savu vakcīnu Latvijas-Amerikas valstīm. Pie telefona mums šobrīd ir Jānis Bērziņš, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības strateģiskās pētniecības centra direktors. Bērziņ kungs, labdien! Labdien! Vienmēr jums kā Brazīlijas latvietim zvanām, runājot par Brazīliju. Kā jūs nodāvētu, kas ir noticis tur šajā nedēļā? Īstenībā šīs ir rezultāts no situācijas, kas jau izveidojas ļoti ilgi. Proti, jo tā jau Skudras kungs pareizi teica, un kā jūs arī minējāt, bija sižeta minēja Bolsonaro popularitātes reitings, viņš sevi viņam pietrūks kompetences, un patiesībā ņemt vērā, kā Brazīlijas ir tā sistēma, ir prezidencialisms. Tas nozīmē, ka Latvijā viņš būtu ministru prezidentam vērtīgs, un viņš ir galvenais valsts. Un viņa komanda, ministri un tā tālāk neizspēja tikt galā ar struktūrālām problēmām, tā skaitā arī ar enerģētiku, kas īstenībā jau kopš 90. gadiem jau ir liela problēma. Un tas, kas notiek šobrīd, ir kā iedzīvotāji, es negribētu izmantot vārdu tautu, bet iedzīvotāji sabiedrība ir diezgan neapmierināti. Inflācija ir liela, pārtikas cenas pieaug, gāzes cenas pieaug, elektrības cenas pieaug, viss pieaug, algas nepieaug. Skaidrs, ka cilvēki ir ļoti neapmierināti. Un vēl bija visādas problēmas ar potēšanu, un nepotējas izmantoja malārijas zāles, lai tiktu galā ar Covid. Un līdz ar to sabiedrība viņu dēvēja arī par genocīdu šobrīd, bet rezultāts ir tāds, ka Bolsonaro, tiesa, viņš izmantoja šo nostalģiju pēc militārā laika ar domu, ka tajos laikos korupcijas nebija, problēmu nebija un tā tālāk, kas īstenībā nav patiesība, bija korupcija, bija visādas citas problēmas, bet tās vairs nestrādā. Bet tas, kas notiek Brazīlijā šobrīd, ir tiešām šī cīņa starp Bolsonaro un augstāko tiesu. Un patiesībā tas ir problemātiski, tāpēc, ka Bolsonaro pēdējos mēnešos viņš ar vien biežāk viņš spēlē karti, ka ja nebūs, kā es gribu, varbūt būs militārais agresors. Un tā, man liekas, ir diezgan problemātiski, tāpēc, ka tie ģenerāli, kas viņu atbalsta, un tie ģenerāli, kas izveidoja šo valdību, jo īstenībā Bolsonaro tiesa ir Brazīlijas bruņotu spēku plāns, lai iegūtu varu demokrātiskajā veidā, un tā strādāja. Cik man zināms, viena daļa no ģenerāļiem nav tā, ka atbalsta apvērsumu un sāka pamazam viņi sāka attālināties no Bolsonaro, bet kopumā situācija, kas jau ir bijusi asa kopš Bolsonaro vēlēšanām,
saisinās ar vien vairāk šobrīd. Diemžēl. Paldies par ieskatu Jānim Bērziņam. Paldies jums tiešām par sazvanu. Kā jūs domājat, Skudrškungs, kas tur gaida tagad Brazīliju tālāk? Tā tad par ko notiek cīņa? Tā tad Bolsonaro pretinieki, kas ir ļoti raiba kompānija. Ja? Bez pieminētā Lulas, tur ir ļoti daudz citu politisko spēku, kuri ir nemazāk populistiski savā politiskajā, savās politiskajās kampaņās nekā Bolsonaro. Bolsonaro izteikti labējs. Ja? Katolicisms, dievs, ģenerāļi, armija, kārtība valstī un tā tālāk un joprojām. Te jāpiebilst, tā nav tā, ka Bolsonaro neviens neatbalsta. Tā tad kravas automašīnu, kas nodarbojas ar transportu, ir svarīga nozare Brazīlijā. Viņi sarīkoja Bolsonaro atbalsta, šonadēļ sarīkoja atbalsta pasākumu, bloķējot svarīgākās Brazīlijas autostrādes. Tas, ko Bolsonaro dara saistībā ar viņiem, ja, viņiem patīk. Tātad tie ekonomiskās politikas pasākumi, kas ir saistīti ar šo transportu. Bija vārā, taču tur tomēr simtiem tūkstoši cilvēki izgājuši ielās. Bet kas attiec uz pretiniekiem, viņi spiež uz konstitūcijas 85. pantu, kas paredz impeachmenta procedūru. Tāda Brazīlijā ir iespējama, to paredz konstitūcija. Tāpēc arī viņš uzbrūk tai augstākajai tiesai un citām tiesu institūcijām un tām, kas tur spriež par parlamenta lēmumu tādu vai citādu atbilstību konstitūcijai. Viņš uzbrūk baidoties no tā, ka tie pretinieki panāks, ka kaut kādu iemeslu dēļ viņi varēs sarīkot to impeachmenta balsojumu. Un impeachmenta balsojums parlamentā un Bolsonaro nav prezidents. Vai ne? Kā tur, lai nedomā par militārā personu? Jā, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka vēlēšanas, runas par viltošanu, tas viss vēl mums tur gaida lielas kaislības. Tas kolēģi teiktais man lika padomāt, es pieņemu, ka viņš ir labi informēts par to, kas tur tajā Brazīlijā notiek, tā skaitā mēdījos. Es pieņemu, ka Bolsonaro nav atbalsta daļā ģeneralitātes. Jo viņš, diemžēl, kā politiķis, nav izrādījies kompetenci. Viņu par kompetentu, es esmu pārliecināts, neuzskata lielākā daļa Brazīlijas iedzīvotāju. It īpaši izglītotā daļa, it īpaši uzņēmēji. Līdz ar to, tur ir tad jautājums par to, kā pusē armija nostāsies, ja tā lieta nonāks parlamentā līdz balsošanai par impeachmentu. Pirms mēs runājam tālāk vēl kādu brīdi veltot laiku politiskām kaislībām spēlītēm, tepat Eiropā ielūkosimies vēl arī ziņās no kādām citām valstīm. Tagad tāds īsāku jaunumu apkopojums. Lai gan talibi ir cenšies iebiedēt opozīciju, jau vairākas dienas Afganistānā turpinās publiski protesti. Kabulā grupas sievieši ir vairākas reizes devušās ielu gājienos, lai paustu savu attieksmi pret talibiem. Ir publiskas akcijas notikušas citās pilsētās. Vietējie mediji ir pārstājuši ziņot par to, kopš talibi uz laiku aizturēja grupu žurnālistu, kas otrdien atspoguļoja protestus pret Pakistānas ietekmi Afganistānā. Talibi otrdien apspieda protests arī Herātā, Gaznī, Feizābādā, citās vietās. Herāts provincē talibiem atklāja uguni pret protestētājiem, nogalināt vismaz 2 protestētāji, 7 ievainoti. Talibi ir pavēstījuši, ka visi, kas vēlas rīkot mierīgas demonstrācijas, var to darīt, bet jāsaņem varas iestāžu atļauja. Paši talibi otrdien nāca klajā ar pagaidu valdības sastāvu. Tas ir raisījis daudz jautājumu. Tā izskatās, ka vairums starptautiskās sabiedrības nebūs gatavi tuvākajā laikā atzīt talibu valdību. Arvien raibākā aina Eiropā veidojas Covid pandēmijas sakarā. Visu nosaka vakcinācijas aptvere. Daudzās dienvidu Ziemeļeiropas valstīs ir tik daudz vakcinēto, ka ierobežojums var samazināt. Savukārt Baltijas valstīs vēl daļa Austrumeiropas valsts saslimstība pieaug, jo vakcinēto skaits ir pārāk neliels. Zviedrija
kas Latvijā daudziem bijusi kā piemērs tādai liberālajai attieksmē pret pandēmiju, bet vakcinācijas ziņā tur ir nolēmts rīkoties līdzīgi kā citviet. Normālās sliedēs dzīve atgriezīsies tikai vakcinētiem cilvēkiem. No 29. septembra plānots atcelt ir ierobežojums koncertiem, sporta spēlēm, tam līdzīgiem publiskiem pasākumiem, bet varēs apmeklēt tos tikai vakcinētie cilvēki. Sabiedrība gan šķiet to ir akceptējusi. Tur ir uzsākuši vakcinācijas kursus jau tuvu 85% iedzīvotāji, kas ir vecāki par 16 gadiem. Sestdien apritēs 20 gadi kopš notika 11. septembra terora akti ASV, kas sagrāva arī Ņujorkas dviņu torņus. Taču noķertie vainīgie joprojām nav notiesāti. ASV Guantanamo karabāzē Kubā atsācies ir tiesas process pret uzbrukumu plānotāju Halidu Šeiku Mohamedu un vēl 4 uzbrukumu līdzdalībniekiem. 53 gadus veco Muhamedu ASV centrālā izlūkošanas pārvalde un Pakistānas starpdienestu izlūkdienests notvēra 2003. gadā Pakistānā. 15 gadus viņš atrodas tagad Guantanamo cietumā Kubā. Tur viņš atzinās, ka ir 11. septembra teroraktu plānotājs. ASV militārā komisija pirms 13 gadiem viņam izvirzīja apsūdzības kara noziegumos un slepkavībā, par ko viņam draud nāves sods, bet tiesas process joprojām tikai pirmstiesas fāzē. Tiek lēsts, ka bez politiskas iejaukšanās var paiet vairāk nekā gads pirms tiesas prāva vispār sāksies, par spriedumu nolasīšanu nemaz nerunājot. Beļģija un Nīderlanda ir kļuvuši par lieliem kokaīna kontrabandas centriem Eiropā. Tā otrdien ir paziņojusi Eiropas policijas organizācija Eiropols. Noziedzīgie grupējumi izmanto ostas pilsētas Rotterdamu, Hamburgu un jo sevišķi Antverpeni, lai ievestu Nīderlandē kokaīnu, kas galvenokārt nāk no Kolumbijas. No Nīderlandes narkotikas tiek tālāk izplatīts pa visu Eiropu. Tā ir norādījis Eiropols. Pagājušā gadā viena Antverpenē konfiscēts vairāk nekā 65 tonnas kokaīna. Narkotikas paslēptas lielākoties ir kuģi konteineros. Narkotika kontrabandisti Eiropā bieži vien darbojās ģimenes, etniskās vai lingvistiskās grupas ietvaros. Tas tad ir marakāņu, albāņu bandas, kā arī itāļu mafijas grupējums. Kokaīns ir otra populārākā narkotika Rietumē Eiropā un Centrāla Eiropā aiz marihuānas. Norvēģijas laikraksts The Barents Observer plāno sūdzēt Krievijas informācijas uzraudzības dienestu Roskomnadzor Eiropas cilvēktiesību tiesā par pieejas bloķēšanu laikraksta tīmekļa vietnē Krievijā. Krievija bloķē laikraksta mājaslapu kopš 2019. gada. Iemesls tam ir raksts par homoseksuālu vīrieti no Zviedrijas. Intervijā vīrietis stāstīja par savām psiholoģiskajām problēmām un pašnāvības mēģinājumiem. Roskomnadzor paziņoja, ka šīs raksts pamudina uz pašnāvību un tas esot pretrunā Krievijas likumiem. Laikraksts sākotnēji apstrīdēja Roskomnadzor lēmumu Krievijas tiesā, bet tur neguva vēlamo rezultātu. Tagad laikraksts cer, ka šo lietu izskatīs Eiropas cilvēktiesību tiesa. The Barents Observer uzskata, ka Roskomnadzor lēmums pārkāpja Eiropas konvencijas 10. pantu, kas attiecas uz preses brīvību. Tādas bija dažas citas ziņas īsumā, bet tagad raidījuma noslēgumā parunāsim par to, kas notiek salīdzinoši netālu politiskajos gaitiņos Briselē. Par ko runa? Vispirms tā īsi pastāstīs producenti Ieva Zeiza. Pēc 2019. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām daudzi no Eiropas augstākajiem amatiem izvirzītiem cilvēkiem bija zināms pārsteigums, un tāds bija arī Eiroparlamenta prezidents sociāldemokrāts Davids Sassoli. Kā zināms, Eiropas parlamentu ievēl uz 5 gadu termiņu, savukārt prezidenta amats jau vairākus gadu desmitus tiek sadalīts starp sociāldemokrātiem un konservatīvo Eiropas Tautas partiju. Prezidentu Eiropas parlaments parasti ievēl uz 2,5 gadiem, un parlamenta termiņa vidū plāns bija šo amatu nodot konservatīvajiem. Taču šonadēļ Politico ziņoja, ka Sassoli nav gatavs aiziet bez cīņas un ir uzsācis klusu kampaņu par 2. termiņu prezidenta krēslā. Tajā pašā laikā Manfreds Vēbers, kura vārds iepriekš izskanēts kā Sassoli iespējamais pēcnācējs, arī uzsācis savu kampaņu, taču nevis par prestižo Eiroparlamenta prezidenta krēslu, bet gan Eiropas Tautas partijas prezidenta amatu, kuru šobrīd ieņem polis Donalds Tusks. Lai arī šis amats ir mazāk prestižs, tam ir lielāka reālā vara, cik tā partija apvieno virkni Eiropas valstu nozīmīgu partiju, daudz no kurām veido Eiropas valstu valdības.
Tiesa, Vēbera izstāšanās no kampaņas šoreiz var pat palīdzēt Eiropas Tautas partijai iegūt Eiroparlamenta prezidenta amatu, jo maz ir tādu, kas priecātos, ja vēl viens no Eiropas top darbiem nonāktu vēl viena vāciešu rokās. Šobrīd starp vadošiem kandidātiem tiek minēta Roberta Metsola no Maltas un Ester de Lange no Nīderlandes. Atgādījumi, joprojām studijā politologs Ejārs Skudra. Kurš amats vispār Eiropā ir ietekmīgāks? Eiropas parlamenta vadītājs, Tautas partija? Eiropas Savienībā visietekmīgākā ir Eiropas Savienības padome, kur veido valstu un valdību vadītāji. Un līdz ar to formāli tās prezidentam, Beļģijas pārstāvam Mišelam varētu būt tāda nozīmīgākā ietekme. Tā iemesla dēļ, ka, teiksim, Eiropas komisija un Eiropas parlaments nav spējīgi iet pret tiem lēmumiem, kurus pieņem Eiropas Savienības padome. Ko te viņi te tagad tur cīnās par kaut ko? Nē, bet te ir jāpasaka vēl viena lieta, kas, teiksim, varbūt tā spilgtāk izpaudās tajā laikā, kad Donalds Tusks vēl bija Eiropas Savienības padomes prezidents. Eiropas Savienībā tā dēvētais 5 prezidenta princips. Tātad Eirozonas prezidents, Eiropas centrālās bankas prezidents, Eiropas parlamenta prezidents, Eiropas Savienības padomes prezidents un Eiropas komisijas prezidente. Šie 5 prezidenti vēlams, lai viņi īstenotu vienotu rīcības programmu. Tas ir droši vien utopiski, bet ir skaidrs, ka jo lielāka ir vienotība kādā jautājumā šo 5 prezidentu starpā, kas attiecas uz visām Eiropas Savienības valstīm, ne tikai, teiksim, uz Eirozonu, ja? Jo efektīvāk ir tie lēmumi. Tāpēc, teiksim, šajā gadījumā es teiktu tā cīņa tagad ap Eiroparlamenta prezidentu posteni ir, teiksim, tajā rangu tabulā, ja mēs runājam par šo 5, tajā rangu tabulā Eiropas parlaments manā uztverē, labākā gadījumā ir 4. 5. vietā. Bet, ja runā par personībām, mums ir kāda atšķirība tur pie teikšanas Vēbers, Solī, kas... Nē, šajā gadījumā runa ir par politisko stabilitāti Eiropas parlamentā. Sakarā ar to, ka ir gaidāmas ļoti nozīmīgas vēlēšanas Vācijā un nākamgad Vācijā 26. septembrī parlamentu vēlēšanas, kanclere prom, jauns kanclers, vācieši jau tagad prognozē, ka iespējams to jauno kancleru un valdību mēs uzzināsim tikai nākošā gada sākumā. Tā tad nestabilitāte politiskā. Līdz ar to nestabilitāte Eiropas Savienībā, nestabilitāte Eiropas Savienības padomes sajietā, valdību vadītāju sanāksmē oktobra vidū un decembrī, ja nebūs tā kanclera Vācijā joprojām. Tātad, un nākamgad ir prezidenta vēlēšanas Francijā. Līdz ar to, teiksim, politiskā nestabilitāte Eiropas parlamentā ir loģisks šo gaidāmo un jau noritošo kampaņu sekas, un šajā gadījumā tas ir jautājums par to, vai bez tās koalīcijas, kuru pat labam veido vairākumu Eiropas parlamentā, un līdz ar to arī nosaka, kāda tipa lēmumi tur tiek skatīti, kādi tur nākotnes projekti. Tie nākotnes projekti, kā zināms, no Eiropas komisijas puses atskaņot, ir stipri daudz un stipri nopietni, un pavisam svaigs ir dokuments par migrāciju, kuru arī Eiropas komisija gatavojas virzīt, tā skaitā pieņemšanai Eiropas parlamentā, kas no mūsu ļoti stipri interesē tagad. Tāpēc no tādu viedokļa jautājums par to, kurš tad būs tur tas vadītājs, tas vairāk ir jautājums par to, cik stipra ir tā koalīcija, kas ir pie varas Eiropas parlamentā, ja veido vairākumu, un par kādiem politiskiem kompromisiem patiesībā ir cīņa. Jo ir skaidrs, ka cīņa jau nav par krēslu. Cīņa ir, acīm redzot, par politikas virzienu. Uzdzird arī šobrīd Eiropas parlamenta deputāti Ines Vaivare. Labdien, Vaivares kundze!
Vaiders kundze. Jā, labdien, Haidi. Vaideri ārpats, jā. Kā var pārrunāties arī, vai ne, ātrumā? Nu, bet nekas piedod. Es saprotu, jūs esat arī Vācijā šobrīd, jā, Berlīnē esat? Jā, es esmu šobrīd Vācijā. Mēs tiekamies Eiropas Tautas partija, Kristīgo demokrātu grupas sanāksmē, un mēs kopā ar vairāku valstu premjeriem, pašlaik tieši Sebastians Kurz runā diskusijā Austrijas premjers pirms pāris stundām. Mēs runājam ar Angelu Merkeli, vēl rindā stāv vairāk premjeri, un tas arī ir mūsu redzes lokā, kāda būs tieši Kristīgo demokrātu, mūsu Tautas partija nākotne, un šis amats, Eiropas parlamenta prezidenta amats, protams, ir būtiska mūsu nākotnes politikas sastāvdaļa. Jā, bet ir svarīgi, kurš vada Tautas partiju un kurš tur ir Eiropas parlamenta vadītājs. Tas ir tiešām tik svarīgi? Tas ir svarīgi. Pirmkārt, man liekas, ka jau Skudras kungs minēja, ka pirms 3 gadiem tātad bija vienošanās starp kristīgiem demokrātiem, mums, sociāldemokrātiem un liberāļiem par to, ka pusi laiku strādās sociāldemokrātu parlamenta prezidents Sassoli, un pēc tam nāks parlamenta prezidents no mūsu, no konservatīvo vides. Man ir jāsaka, ka Sassoli ir bijis vājākais parlamenta prezidents. Es esmu piedzīvojis viņu jau diezgan daudz, kopš 2004. gada. Viņš ir bijis vājākais kopā ar Borelu, kas tagad ir ārlietu augstais pārstāvis. Un var teikt, ka vājāku mums nav bijis parlamenta prezidents. Tā vietā, lai viņš, piemēram, tagad mums atjaunot normālu darbu, viņš kavējas visu laiku ar lēmumiem un visu laiku varbūt arī dot tādas politiskas ziņas, kas mums galīgi nav vajadzīgas, bet darba organizācija tik zemā līmenī nekad nav bijusi. Bet tāpēc ir ļoti svarīgi, kas būs nākošais. Un visu laiku galvenais mūsu kandidāts bija līdzšinējais un arī pašreizējais mūsu frakcijas vadītājs Manfreds Vēbers. Bet vakar viņš paziņoja, ka viņš uz šo amatu nekandidēs, bet viņš vēlētos saglabāt frakcijas vadītāja amatu un būt arī Eiropas Tautas partiju priekšsēdis, pārņemot šo amatu aprīlī no Donalda Tuska. Es ļoti, var teikt, esmu vīlusies šajā lēmumā, jo Manfreds Vēbers vienmēr ir bijis tas, kas ļoti labi ir sapratis Latvijas problēmas, arī jūtas līdz mums, un arī viņam ir tāda ļoti laba spēja organizēties un strādāt ar cilvēkiem, bet šeit ir vairāk iemeslu, kāpēc viņš tā ir darījis. Klīst baumas, un tās varētu būt pamatotas, ka diez vai uz sociāldemokrātiem var paļauties, ka viņi turēs savu solījumu, un līdz ar to arī tas, ka tagad komisijas vadībā ir pārstāve no Vācijas, un tad arī parlamentā būtu Vācijas deputāts, tas arī ne visiem patīk. Tā kā tur varētu būt zināmas šaubas, vai arī šī ievēlēšana varētu izdoties. Pašlaik mums norit sarunas par jaunu iespējamu kandidātu, ir no Maltas, no Nīderlandes, no Spānijas izteikuši vēlēšanās kandidēt. Skatīsimies, kā tas būs, bet ir interesanti, jūs arī pieminējāt šo iespējamo politisko virzību. Tātad viens ir tāda līdzsvarota politika, šīs lielās 3 fakcijas, kas veido vairāk nekā 353 nepieciešamās balsis. Bez mūsu frakcijas, Kristīgo demokrātu frakcijas, ir iespējama tad ļoti kreisa, tāda kreisa frakcija, kur būtu sociāldemokrāti, liberāļi, zaļie un arī kreisie. Tā būtu jau tāda nopietna politikas maiņa, nopietnas vairākums. Un man liekas, tieši šis brīdis ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs atjaunotu ekonomiku, lai mēs rūpētos par cilvēku labklājību. Bet šīs kreiso frakcijas nav parādījušas, ka šāda tipa politika viņiem ir pa spēkam vai arī atbilstoši viņu vēlmēm. Tā kā šeit ir ļoti svarīgs šis amats, un mēs turpināsim runāt par to, ka šis amats atbilstoši norunai tiešām piekristu mūsu frakcijai, Kristīgiem demokrātiem.
Paldies Inesai Vaiderei, saka Eiropas parlamenta deputātei. Nu, man ir mazāk nekā minūte. Būs politikas maiņa vai nebūs Eiropas politikas parlamentā? Tātad tas būs pirmkārt atkarīgs no tā, kādu kandidātu tad Eiropas Tautu partija apvienība izvirzīs. Un no otras puses, tas lielā mērā būs atkarīgs arī no tā, tātad kāds būs vēlēšana rezultāts Vācijā 26. septembrī. Nu, to mēs redzēsim, vienu ziņu mēs redzēsim pēc pāris nedēļām, otru tad līdz ar to, protams, nākamā gada sākumā. Es jums saku paldies, ka atnācāt šeit. Paldies. Politologs, vēsturzinātņu doktors Ajārs Skudra bija mums 2 puslodēs šodien. Komentēja un analizēja notikumus studijā, kā parasti bija es, Aidis Tomsons. Līdz ar to raidījums 2 puslodes šodien izskan. Producente raidījumā Ieva Zeiza. Mēs tiksimies ētrā atkal pēc nedēļas. Raudzīsim, kādi notikumi būs notikuši nākamās nedēļas laikā. Nu, dažus jau starp citu vismaz tuvākajās nedēļās noteikti varam prognozēt.